Vairāk ne. Mūzikas ir saglabā. Jā, viss Labvakar! Sveicināti laikziņās. Šodien stiprākais lietus skāra Kurzemi un Zemgales rietumdaļa Dobeles novadu, kuru vietām šajos reģionos nokriešņu daudzums pārsniedzis pat pusi mēneša normas, vietām tuvojas jau visa mēneša normai, un arī vēl nākamajā naktī gan Kurzemē, gan Vidzemē tur līdz pusnaktī spēkā brīdinājums par stipru lietu. Bet sākumā vēl par to, kāda laikapstākļi rīt gaidām citviet Eiropā. Atēnās rīt 36 grādi, brīžiem līs, Romā saulains laiks, karstums tikpat liels, Madridē līdz pat 37 grādiem augsta gaisa temperatūra, bet Parīzē mazliet vēsāks ar 26 grādiem, savukārt Eiropas vidienē, Berlīnē un Prāgā tikai 21–22 grādi, Varšavā un Viļņā 17–18 grādi, savukārt Tallinā un Helsinkos rītdien būs pat rudenīgi, jo laiks apmācies, lietains, temperatūra tikai 14 grādi. Latvijā šonakt lietus gaidāms, kā jau teicu, galvenokārt Vidzemē un Kurzemē, citviet nokrišņi mitēsies, bet rītdienas gaitā atkal vietām visos reģionos izveidosies pa kādam lietus un negaisa mākonim, bet brīžiem parādīsies arī saule. Gaisa temperatūra šonakt Kurzemes piekrastē būs ap 15 grādiem, Ziemeļkurzemes piekrastē līdzīgi arī Vidzemes ziemeļrietumos siltāks ap 14 grādiem, bet pārējā Latvijā 10 līdz 13 grādi, un Kurzemē, īpaši Ziemeļkurzemes piekrastē, saglabāsies stiprs ziemeļaustrumu ziemeļvējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē. Rīt gaidīs ar mākoņiem brīžiem parādīsies saule, vienīgi Kurzemē visu dienu būs pārsvarā apmākusies, tādēļ tur būs vēsāks, temperatūra 15–16 grādiem, bet valsts centrālajā un austrumu daļā gaisa iesils līdz 17–21 grādam, un joprojām Kurzemē vēja brāzmas no ziemeļiem līdz 15–17 metriem sekundē. Rīgā nakts jau paies bez nokrišņiem, rīt kādā brīdī īslaicīgi var uzlīt, mākoņu kopumā daudz, bet dienas gaitā brīžiem tomēr parādīsies saule, naktī temperatūra 14–16 grādiem, rīt pēc